mēs iesim pa labi vai pa kreisi. Tātad pa labi iet tās, kas ir par eko, un tām, kurām ir nauda un viss kaut kas, tās ies uz to pusi. Šis nestrādā. Viņām liekas, ka tas skaistums ir kaut kas dārgs, ekskluzīvs, labi izskatīties, ir obligāti jābūt daudz naudai. Es nevaru būt par nevienam par vēstnesti kā tikai sev, jo es nevaru stāstīt par to, kam es pat līdz galam neticu vai censties tev iestāstīt to, ka tas krems 120 eiro vērtībā ir to vērts, ja tu savā dzīvē esi atradusi kosmētiku, kas tev tiešām labi der un tev viss ir labi, beidz meklēt. Priecājies, ja tev viņa der. Tas krems, kas man patīk, iespējams tev nepatiks. Nevajag sevi salīdzināt. Ko tu tur skaties uz to J.Lo? Viņai portrikāņu vecāki, tur vēl bez kaut kādas tur asinis apakšā. Tu neesi tā kā viņa. Tev ir jābūt labākai versijai, tāda, kāda tu esi. Šis ir podcasts Spogulīt, spogulīt ar Gunda Grozi. Tās ir aktuālas un ļoti vērtīgas sarunas par to, lai mēs varētu labi justies un lieliski izskatīties. Šo podcastu epizodi mēs filmējam Magdalēnas kvartālā. Magdalēnas kvartālu piedāvā attīstītājs Bastīnt Latvija. Pie mums šodien raidījumā ir Ieva Neļķe, tātad skaistumkopšanas speciāliste, kosmetoloģija, ārstniecības personas, spā meistars, sejas fitnes un sejas manuālās modelēšanas speciāliste, estētiskās teipošanas, sejas fitnes un sejas masāžas programmu autore. Jā. Brīnišķīgi, tātad plaša spektra speciālisti par to, respektīvi, kā labi izskatīties un arī labi justies. Un tev ir tik liels sekotāju skaits Instagramā, tad skaidrs, ka tavs saturs ir aktuāls, un man šķiet, ka tava pievienotā vērtība, skatoties uz tevi, kā tu pati sev pasniedz, ir tas dabiskais skaistums. Tas gan neizslēdz dažādas metodas, kā mēs varam izskatīties dabiski skaisti, bet ka gribu zināt, Ieva, kā tu vari tik labi izskatīties? Ieva, un starp citu, es tev jautāju, vai drīkst atklāt, nākamgad tev paliek 50. Jā, nākamgad man paliek 50. Izklausās man arī tas skaitlis tā galvā tāda iedžingsta, bet visādā gadījumā es domāju, ka jebkura sievietes tā ģenerāli pasaka, kad viņa nesaprot, par ko iet runa. Es arī tā kā nesaprotu to skaitli, bet viņš ir pēc fakta, ja? Bet 50 šodien ir vispār tāds īzīs skaitlis vispār. Kā mēs redzam? Skatāmies? Ir viss superīgi. Viss superīgi, jā. Un man šķiet, ka jo vairāk jābūt sievietēm, kuras ir kā vēstnesis tam, ka tu vari izskatīties labi 40, 50, 60 gados, 70, dreģēt jau cik ir, un vispār absolūts piemērs, enerģijai, skaistumam. Un tad man tomēr gribas tev pajautāt, ko tu patiesībā dari gan no savām ikrīta un ikvakara rituāla procedūrām, gan arī no skaistumkopšanas procedūrām, kas ir tavā arsenālā? Manā arsenālā ir tas, ko es arī tur stāstu un mācu tajā pašā Instagram profilā un savās apmācību grupās. Un pamatā tā ir sejas pašmasāža, tad tas no vingrošanas sejas un obligāti stiepšanās, jo tā seja no ķermeņa atsevišķi nedzīvo, tas viss ir savstarpēji saistīts un tas ir ļoti nopietni. Tā nenotiek, ka tikai par seju un tur viss tās miofasciālās ķēdes, tur viss plakstiņš noslīdēs tikai tāpēc ka tur kaut kur vilks zemāk. Ja? Tāpēc tā ir tāda laba kombinācija. Tas ir tiešām tas, ko es arī daru. Un tā ir tāda pamata bāze, ko es arī tā kā pilnīgi skaidri un gaiši arī saku, ka tas arī ir jādara. Un te neiet runa par to, ka Ieva tur nodarbojās ar kaut kādu dabisko skaistumu vai tā kā dabiskā skaistuma tur vēstnes vai vēl kaut ko. Es pat gribētu teikt, ka es ar to visu nodarbojos patiešām no tāda profesionāla aspekta, tāpēc, ka tas neizslēdz arī, protams, tas no manas puses, ja? Ne kaut kādu citu papildus metožu pielietojumu, ja, kas būtu tur kaut kādas skaistuma injekcijas, tas pats botulīns vai vēl kaut kas. Tikai ar to nav nekāda jēga sākt, tāpēc, ka problēma
ir daudz tā kā dziļāka. Ja? Kāda jēga tur aizmālēt virsiņu ciet, ja tāpatās nekas no tā nemainās. Tāpēc man ļoti tāds uzdevums ir tomēr līdz galam pateikt, ka šito mītu sagraut līdz galam, ja, ka cilvēki uzskata, ka viņi tagad sievietes tā dara. Ja? Tātad mēs iesim pa labi vai pa kreisi. Tātad pa labi iet tās, kas ir par eko, dabisko skaistumu, kurām nav varbūt pat naudas, ja, lai viņas tur iet un masējās, un tām, kurām ir nauda un viss kaut kas, tās ies uz to pusi. Šis nestrādā. Ja. To mēs arī ļoti... es teiktu, ka protams, katrs izvēlēsies savu ceļu, ja, bet es, ja man prasa, tad es saku, ka jāiet visām ir pa labi, un pēc tam var aiziet pa kreisi. Bet tas ceļš tieši precīzi šitādā līkumā, ja. Jo iet uzreiz pa kreisi, tas ir stulbi pišķiņi. Ja? Māju celt no jumta, jā. Jā, jā, tieši tā. Un tātad, kas ir tas mājas darbs? Ko tu esi sapratusi? Kas ir bāze, kas ir pašai sīvietei mājas darbs, kas tev ir jāveic, un tikai tad tu vari doties pa kreisi? Vēl ir viena lieta, ko tās sievietes bišķiņi tā kā paši sev sabojā dzīvi un redzējumu uz to visu, ja? To, ka viņām liekas, ka tas skaistums ir kaut kas dārgs, ekskluzīvs, labi izskatīties, ir obligāti jābūt daudz naudai, un viss ap šito, ja? Un tāpēc bieži vien nenotic līdz galam, ja, tam, ka jāiet ir pa labi. Un pēc tam var iet pa kreisi, un te vēl jautājums, vai tev vispār vajadzēs pa kreisi vēl iet. Ja? Ja tu ej tikai uz to pusi, tad skaidrs, ka tur ir vajadzīgi līdzekļi. Ja? Un, lai aiziet to pareizo ceļu, tas pirmais, kas viņām ir vajadzīgs, tas ir tā kā tāda, zināšanas un izpratne. Kaut kāds tāds inteliģents līmenis, ja? Jo skaistumkopšanas industrija pat pa sevi ir šausmīgi viltīga. Ja? Tā ir naudas industrija. Tā tur nav nekāda labdarības organizācija. Ja? Un sievietes ir ļoti vājas. Ja? Un tas tiek izmantots katru mirkli. Tu pat negribot nokļūst tajā ritenī, ja? Jo tāpēc, ka tev visu laiku tas ekrānā tev spiež. Ja? Un tev visu laiku, ak, Dievs, viņām labāk, viņas noteikti tas viss, cik tad, nē, es ja? Tā kā nevaru, tad es nevaru, tad man nav. Ja? Nē, tā nav. Tātad tas mājas darbs ir skatīties uz to visu, sākt skatīties ar tādu tiešām iedziļināšanos un tādu situācijas izpratni un kā, mēs negribam to, tāpēc ir tie speciālisti, kā no vienas puses, kuriem mēs maksājam naudu par to, lai nekļūtu par ārstiem, vai ne? Bet, diemžēl, dzīve rādīt sevišķi šādā skaistumkopšanas nozarē, ka tev ir jāiedziļinās, lai tevi Es sapratu. Turklāt, uz kuru kabinetu ej, tur visur būs savu patiesību. Jā. Un piedāvājums un cenu liste nav jau teikts, ka tas ir kaut kas slikts, bet vai tas ir labākais un vai tev to tieši tagad vajag. Un tur var apjukt vienkārši uzreiz. Tur var apjukt 1-2. Jā. Jo pusi no tā visu noteikti, ka nevajag. Zinām, mans orientieris ir cilvēciskais faktors. Es vienmēr skatos uz cilvēku, vai es viņam uzticos, vai man iet kopā tas, ko viņš saka, kāda ir viņa darba. Es mēģinu tādā veidā norientēties. Nē, tas ir ļoti labs filtrs, ka tu tomēr darbi runā, ja kaut kāda ir rezultāti, bet, ir jau cilvēki, kas skatās, uzticamību pēc kaut kā cita, piemēram. Es iešu uz tādu ļoti labu klīniku. Tu saproti, ja? Tas ir mārketings. Ko nozīmē laba klīnika? Jā, ko nozīmē laba klīnika? Skaista klīnika, zelta durvīm. Interjers. Jā, skaista klīnika, kura ir pilna ar visādām mašīnām, kurām sevi ir jāatpelna. Tāpēc labāk ir iet pie cilvēka. Tieši tā, precīzi. Jā, pie cilvēka, kuru pamazām iepazīstot, tu spēj viņam uzticēties. Bet vienalga, tev ir tā kā jāskatās. Jo katrs jau meistars strādās ar tiem ieročiem, kas viņam ir. Ja viņš būs godprātīgs, viņš tev aizsūtīs pie cita, ja viņam tas ierocis nav. Bet kā tu zini, kāds viņš būs? To tu nekad nezini. Jā. Te ir tāds moments, ka tāpēc atrast savu frizieri, atrast savu ģimenes ārstu,
atrast savu ginekologu, atrast savu kosmetologu. Tas ir, ja tev tas ir izdevies, apsveicu. Zobārstu, jā, mīļa. zobārstu, jā. Ja tev tas ir Jā. izdevies, viss, tu jau esi zirgā pa dzīvi. Ziemas sezonā viens no galvenajiem uzdevumiem ir sargāt savu veselību, jo saslimt taču negrib neviens. Bet kas ir jāņem vērā, ja vēlamies jau laicīgi stiprināt savu imunitāti? Kā uzlabot savu un savu bērnu imunitāti? Mēs, farmaceita aptieka, bieži dzirdam šādu jautājumu no saviem klientiem. Imunitāte tā ir mūsu dabīga organisma ārstēga reakcija pret patogēniem mikroorganismiem, kas ir mūsu apkārt. Tas nav stāsts par to, kādu tableti iedzert un būt veselam. Tas ir stāsts par to, ka par imunitāti jārūpējas ikdienā. Veselīgs uzturs, gaļas, zivs, pakšaugi, dārzeņi un augļi, lietojot ikdienā, viņi visi kompensē mūsu nepieciešamu vitamīnu daudzumu. Pietiekošs ūdens daudzums, no tā trūkuma cieš katrs mūsu organs. Sula vai zupa, kafija un tēja neuzvadas mūsu ķermenī kā ūdens. Regulāri nodarboties ar sportu. Muskuļu tonas arī pasargā mums no infekcijām. Regulāri izgulēties pie nepietiekoša miega daudzuma mūsu imunisistēma pavainās un nevar atpazīt uzbrucējus. Izvairīties no stresa, to var salīdzināt ar miega trūkumu. Izārstēties līdz galam, jo daudziem no mums piemīt ļoti liela atbildības sajūta priekš darbdevēja un priekš saviem kolēģiem, kad mēs neizārstējamies līdz galam, tikko sajūtam, ka ir labi, tad atmetam un ejam uz darbu. Gan jau esmu vesels, bet tad jau ar infekcijām sāk cīnīties mūsu novājinātā sistēma. Neaizlaist hroniskas slimības, jo organisms tā ir vienota sistēma. Tikko viena organa kaut kas iziet no sliedam, tad viss atspoguļojas uz pārējiem organiem. Un esam ļoti piesardzīgi ar tautas medicīnu. Te es runāju par kaut kādiem ekstremāliem paņēmieniem, piemēram, apēst lielus daudzumus ciplokus vai citronus. Vai būs efekts? Maz ticams, bet kurdzana traucējums gan būs. Tādi simptomi, kā kakla sāpes, šķaudīšana, iesnas vai galvas sāpes, temperatūra, nozīmē, ka mēs esam saslimuši. Protams, kompleksa vitamīni ir laba lieta, ikdienas profilakse, bet ja ir jau saslimuši, tad mums jālieto terapeitiskas dievas, jeb trecendēvas. Tie var būt C vitamīna līdz 1,5 pat 2 grāmiem un cinka vairāk nekā 75 miligramiem. Lietojot kopā cinku ar C vitamīnu saaugstēšanas periodā, mēs arī samazinām saslimšanas ilgumu un atvieglojam tos simptomus. Kam vēl ieteicams dzert lielāku C vitamīnu daudzumu? Tas ir bērniem, jo tie aug, smēķētājiem, lai samazinātu cigarešu dūmu kaitīgu ietekmi, arī sportistiem, karavīriem, visiem, kam ir palielināta slodze. B grupas vitamīni ļoti pozitīvi ietekmē mūsu nervu sistēmu un arī imunitāti. Tā, ka tie ir ūdeni šķīstoši vitamīni, tos ļoti grūti pārdozēt, bet organismā arī ātri tie izvadās. Aptiekās mēs to atpazinām kopā ar cipariem, piemēram, B1, B2, B3, B5, B6, B12, bet tādi vitamīni populāri kā biotīns un folskābe arī pieder pie B grupas vitamīniem. Aptiekas pieejamas visā Latvijā un jau 20 gadus strādā ikdienas, lai sniegtu labāko jūsu veselībai, skaistumam un labsajūtai. Apteka zinošie farmaceiti jums palīdzēs ne tikai izvēlēties vajadzīgos produktus, bet arī sniegs profesionāls ieteikums to lietošanai. Un noteikti izmantojiet iespēju iegādāties lieliskus kosmētikas produktus par īpaši izdevīgām cenām. Apteka aptiekās katru ceturtdienu top kosmētikai ir 30% atlaidi. Un atcerieties, ka visizdevīgāk ir iepirkties ar Apteka klienta karti. Jā. Jo man, piemēram, arī mans zobārs, viņš nekad man neteiks, ka mēs tev tagad visus zobus ārā, un mēs tagad tev tur visu saliksim. Jā? Viņš skatāmies, jā? Ko mēs varam aiztaupīt, un es viņam uzticos, tāpēc 20 gadus un pie viena un tā paša, jo es nezinu, es nomainīšu tās kabineta durvis, varbūt tur ir kaut kas vilinošāks, bet ko man beigās tur uztaisīs? Saprot? Un tas ir tas stāsts, ka es domāju, ka ir ļoti svarīgi tas, ka mēs atrodam tos cilvēkus, kuri ir godprātīgi. Ja? Un man liekas, ka tas ir tava, ja tā var teikt, misija, izglītot sievietes un viņām mazliet atvērt acis. Mīļās, domāsim, izvērtēsim, iedziļināsimies,
neko nenoliedzam, bet esam arī paškritisks un vispār kritisks pret industriju. Jā. Nu jā, jo es, piemēram, arī man kaut kādā vienā brīdī bija tāds zvans, vai jūs varētu kļūt par, varbūt jūs gribētu, jums interesētu kļūt par kaut kādus tur ļoti tādas foršas, bet ekskluzīvas kosmētikas vēstnesi. Un tu saproti, man jau skaidrs, protams, ka nē. Es nevaru būt par nevienam par vēstnesti kā tikai sev, jo es nevaru stāstīt par to, kam es pat līdz galam neticu, vai censties tev iestāstīt to, ka tas krems 120 eiro vērtībā ir to vērts. Nu tā nav. Ja? Un tāpēc, tāpēc man arī tās sadarbības nemaz tā īpaši... Es neveidojās. Es nevaru uzstāt. Es dažreiz viņus uztaisu, jā, bet ļoti, ļoti reti. Ja? Tiešām, kad man ir droši, kad būs ok. Ja? Kad šis būs labi. Jā, tu nesen aizskāri tēmu savā arī profilā par kosmētiku. Kas ir tie līdzekļi, kurus tu izvēlies un pēc kāda principa tu izvēlies? Kosmētika, tas ir tāpat kā ceļojums, jo tu vēl neesi atradis savu frizieri. Ja? Ja tu savā dzīvē esi atradus kosmētiku, kas tev tiešām labi der un tev viss ir labi, beidz meklēt. Visi tavi meklējumi ir beigušies. Nevajag domāt, ka kaut kur aiz tām durvīm vai kaut kur būs kaut kas labāks vai kaut kas dārgāks būs tas. Visu tu atradi, lieto, priecājies, ja tev viņa der. Ja? Jo tas tiešām ir ceļojums. Tas krems, kas man patīk, iespējams tev nepatiks. Jo, ja mēs runājam par tādu tiešām individuālu izvēli, ja tev liekas, ka, pieņemsim, es tā kā mācu to pašmasāžu visiem pēc viena algoritma. Ja? Pieņemsim, tagad būs sejas manuālā modelēšana. Tev liekas pēc tā principa, ka kā tu pie frizierei, kā tu ģērbies, kā tu sejas ādas kopšanu izvēlēs, tev liekas, ka tev vajag to individuālo pieeju. Ja? Bet es tev uzreiz varu pateikt, ka tā nav. Mēs visi novecojam vienādi. Tikai izskatās uz mums tas dažādi, sākot no tiem izejošajiem starta punktiem. No rases, no galvaskausa formas, protams, no svāra, protams, no veselības, protams, no ķermeņa, visas fiziskās aktivitātes, neaktivitātes, ja? Bet tas process, viņš notiek vienāds. Līdz ar to nekas no tā, ko es dodu, tas neizslēdz. Tāpat jādara visiem ir viens. Ja, tāpēc, ka nevar tā. Ja tev ir krunka uz pieres, tu nav jēga viņu vienu pašu tur muļļāt, tāpēc, ka tas neatrisināsies, jo viņai ir sava ķēde, kāpēc viņa tur ir izveidojusies. Ja? Ko es gribēju pateikt, kāpēc es to teicu? Tur algoritms ir viens, bet pat sejas ādas kopšana, tur gan ir individuāls piegājiens. Tur nevar pateikt priekšā tikai tā un tikai tas. Saproti? Kas ir tie lielākie mīti un muļķības, ja tā var teikt, kurām tomēr sievietes notic? Tā tad viens no tiem, kā es jau teicu, ir tas, ka viņas domā, kad izskatīties labi, skaisti, tas maksā naudu. Es saku, ka nē, tas maksā zināšanas, izpratni, iedziļināšanos. Tas nav nekas ekskluzīvs. Ja? Bet tikai tur tas ekskluzīvais moments visā tajā ir tas, ka tu velti savu laiku. Un tu vienmēr domā, ka es labāk samaksāšu, lai kāds cits izdara manā vietā. Pat ja tu vari samaksāt un kāds cits var izdarīt tavā vietā, viņš tāpat nevar izdarīt to, ko tu vari pat izdarīt. Jo visa lieta, kā jau vienmēr, ir regularitāte. Ja? Un tas ir laiks sev. Un gudri, protams, pavadīt gudri laiku sev. Ja? Nevis tur var arī muļāties un neko nedabūt. Bet būs psihoemocionālais gandarījums, kas arī noteikti kaut kādu krunku izlīdzinās, ja? Rūpju. Tas nav dārgi, tas skaistums. Tad prasa laiku. Jā, tas vienīgi, tā ir tā ekskluzīvā daļa, kas prasa laiku, bet saproti, viss prasa laiku. Te ir tikai uzmanīgi vajag. Nevajag pārspīlēt nevienā, ne otrā virzienā, bet ja tu zinās, kas tev ir jādara, kas ir tiešām svarīgi, bāziski, viņš jau pamazām ieiesies. Un pēc, protams, to labāk sākt ir ātrāk, kad tie bērni vēl ir mazi vai kādi? Jā, es tagad no nabaga mammas, es pati zinu, kad viņām tieši tad arī nav tā laika, bet es gribēju teikt tā, ka no tā aspekta, ka tu audzini savu ģimeni attiecībā uz laiku sev. Tad, kad tu visu savu ģimeni esi izlaidus līdz tam, kad neviens vairs zeķi nepacels, ja? Un tā būsi tikai un vienīgi tu, tad, protams, kad laika tev nav.
Ja tu būsi gudra, vieda sieviete un audzinās visus jau laicīgi tā, ka tev arī ir laiks priekš sevis un ka viņi paši var daudz ko tikt galā un viņiem tas ir jādara, ka tu neesi tur šitā uz pasūtījumu. Ja, te ir tas moments, kad jo parasti jau kā sieviete teiks, man ir bērni, man nav laika. Ja. Nav. Un ko mēs tagad darīsim? Mēs nonāksim tādā stāvoklī, kā viss. Labi, tu nokritīsi, cik zemu tu vari, tu jutīsies slikti, visi apkārt būs nelaimīgi, tu justīsies slikti, viss bruks, juks, un ko tad vienalga tu celsies augšā, ja? Un tad tas laiks atradīsies. Un tāpēc ir labāk laicīgi, kā teikt, audzināt visus apkārt sev un sevi līdz kopā. Un tomēr tas minimums varbūt var pateikt laika izteiksmē no rīta vakarā, kas būtu jāvēl pie. Nē, nevajag tā biedēt visu. Es mēģinu saprast stunda. Nē, pagaidi. Pirmkārtām visas lietas nevajag darīt cilvēkam katru dienu. Ja, tas nav tā, ka Dieva dēļ neiedomājās, es to vien daru, kā sēžu mājās un masējos. Un to vien daru, kā sēžu mājās un stiepjos un ap to vien daru. Galīgi nē. Pirmkārtām tas ir tāda arī, un tas ir pilnīgi normāli, ka tu vari izturēties par to kampaņu veidīgi. Protams, ir forši, ka tev ir kaut kādas regulārās lietas, bet tas nav jādara katru dienu. Ja tu, piemēram, to darīsi, labi, tagad tev ir laiks, tu esi apņēmusies, tu sākumā padarīsies 3 reizes nedēļā, pēc tam tu pāries uzturošā režīmā reizi nedēļā. Mēs tagad runājam, pieņemsim par to sejas masāžu. Padzīvos reizi nedēļā, pēc tam atkal 3 reizes nedēļā, padarīs 4-5 nedēļas, pēc tam atkal reizi nedēļā. Ja tu runā par sportu, tur ir arī visiem skaidrs, ja, kad reizi nedēļā būs pamāc. Ja. Bet ja tev stiepšanās ir kaut vai 2 reizes nedēļā, tas ir arī viss kārtībā. Ja tu vari stiepties katru rītu, es tev apsveicu, lieliski dari to. Bet tāpēc nevajag arī, tā kā, es nevaru katru dienu, tātad es nedarīšu vispār neko. Ja? Stiepies katru dienu, es esmu tikai par. Es arī dažreiz periodiem stiepjos katru dienu, tā kā īpaši sapmuguri. Tā kā viņi paštai sapēt, es jau aizēju uz retāku, ja? Bet tas jau sākās ar to mazo soli, ja? Un pēc tam jau sievietes sāk iztaisnot muguras, ja? Un viņas jau saprot, ka es esmu ielikusi sevi tomēr tajā svarīgajā tronī, un tomēr man tas viss ir svarīgi, un tas jau aiziet tālāk uz ēšanu un vispārējo. Ja? Jā, bet viņas atliek visu laiku to troni tād, ja viņas domā par to, ka tur, tajā kreisajā pusē, man vajag tik un tik naudas, lai es varu uzliktu sev troni, uzlikt sevi tronī. Un tā nauda nav lieka tāda, lai to izdarītu. Un tad viņi jūtās vēl sliktāk. Bet tā ir ilūzija. Tā ir ilūzija. Tev atliek tikai gudri veltīt laiku sev. Un viss tu jau veries vaļā. Jo, tu labi padarīt var lietas, labi justies, labi komunicēt citiem, tagad tu pati labi jūties savā ķermenī. Ja? Un tagad tu pie viņa piestrādā. Nevajag tiešām uzreiz tā, ir fitnes meitenes. Skaidrs, ka viņas zālē dzīvo katru dienu. Ja? Tev taču to nevajag. Taču saprāt robežās kaut kādās var. Bet redzi, kas ir arī interesanti, ka sievietes grib nomest ne tikai kilogramus, bet arī it kā gadus. Bet principā, ja tu izskaties labi, kāda starpība, cik tev izskatās tie gadi? Tas ir kāds negrib izskatīties kā 30 tev būtu. Ja tu slimo ar šito mazvērtības slimību, tad, protams, ka viss, ko tu darīsi, būs vērsts uz to, un tad tu sāksi izskatīties nepareizi. Jā. Tu sāksi izskatīties finālā smieklīgi. Ja, bet tas ir gaumas jautājums. Es, piemēram, arī uzskatu, ka, piemēram, labi ģērbties arī tas neprasa naudu. It sevišķi mūsdienās tagad, kad jau vairs nav nekāda nodrošinājuma tam, ka tu esi nopirkusi ļoti dārgu, augstas klases drēbi, ka viņa tev kalpos tā kā vecajos laikos 10 gadus nemainot ne formu, neko. Tā vairs nav. Visas kvalitātes attiecībā uz lupatām, ja mēs tā varam teikt, ir aizgājušas ļoti zemā līmenī. Un līdz ar to arī visa tā moda ir pieejams. Ir pieejams. Un te ir tikai jautājums arī par to nevis nauda, bet gaume. Gaume un intelekts. Ir. Nav. Bet, ja, var iemācīties, tad pamācies pie citiem. Jā, ja tev, sajūta, ka tev nav, pieķeries pie tāda, kurš tev patīk. Informācijas ir ļoti daudz. Pasties, cik skaisti Instagramā tu vari dabūt iedvesmas no ļoti labiem. Tu nekad viņiem netiktu klāt, ja?
Tā kā viss tas ir, un tu man prasīji par tiem mītiem, un tad ir vēl, kad masāžistē pisēja sādu, ja? Jā, šo es dzirdēju, ka tās ir pilnīgas muļķības. Katrā ziņā neko ļaunu tu sev nenodarīsi. Nē, tas tieši pretēji, jo redz kā ir. Ja mēs tagad paskatām, no kurienes nāk tas mīts, un viņš jau nāk ļoti sens, to jau tev mamma droši vien arī teica, ja? Nebūras tur seju vai nesēt tur šitā vai šitā, ja? Kaut kā. Un tagad paskatāmies, ko tad tā mamma to nedarīja, ja jau reiz viņa tev ieteica, vai te viņa nenovecoja? Kaut kā viņai nav krunku un vispārējais, nē, viņa normāli iet savu gaidu. Redz, ķermenis pēc savas būtības un seja no ķermeņa ne ar ko fizioloģiski un anatomiski, ja, tikai tik daudz ar savu struktūru, viss tas ir viens veselums. Un viņam ir tāda īpašība, viņš pats pēc savas būtības ir slings. Viņš pats tevi uz atjaunošanos, ja tu nepaprasīsi, neslēgs. Viņam ir savu galvenie uzdevumi, ja, apasiņot dzīvībai svarīgos orgānus, un viņam ir pilnīgi vienalga, kā tu izskaties. Dzīve vesela staigā, tā kā pie klasiska ģimenes ārsta, ko tu te atnāci, ja, viss tev kārtībā, ej. Ja. Tieši tāpatās, jo tu vairāk dosi, un lai ieslēgtos tas pašatjaunošanās, vai kā mēs gribam saukt stimulāciju, vai nezinu, kas tur, ir vajadzīgs uzdevums, grūdienis ar pirkstu iebakstīt. Tāpēc, jo tu vairāk sev bakstīsi ar pirkstu, jo vairāk viņš uz tevi atbildēs. Jo tu vairāk izturē, nekur, viss. Viņš dzīvo savā slinkajā režīmā, apasiņojot tevi tikai tur, kur vajag, lai tu izdzīvotu, ja? Tad lūk, jo vairāk tu ņemsies, jo labāk būs. Tāpēc droši, un tāpatās kā šeit, tāpat arī šeit, jo tu vairāk aiztiec, jo vairāk viņš reaģē. Viņai kaut kāds cits režīms ieslēdzies, viņam ir savi receptori, viņam savas atbildes reakcijas, tad asins vairāk viņš piepludina, tad tur tas pats kolagēns, tur pasēl. Tas viss notiek tikai tad, ja tu paprasi. Un varbūt arī, es pati aizēju uz tādu, tā kā stāstījumu, ja, par to, ka visa atjaunošanās ir balstīta uz traumu. Sports ir trauma. Lāzers ir trauma. Durstīt ar adatu ir trauma. Vakummasāža arī ir trauma. Savā ziņā, tāda maigā masāža galīgi nav nekāda trauma, bet, ja tur tā, ja. Te ir tikai jautājums tā, cik fizioloģiski draudzīga ir tā trauma organismam, ja. Un attiecīgi no tā, cik veselīgi viņš atjaunojās. Tā kā viņam nevar tā vienkārši pateikt, varbūt kāds var meditācijā pateikt tagad viss, ja. Bet tām, ja mēs tā ņemam fiziski, tad ir jādarbojās ap to visu, gan ap seju, gan ap ķermeni. Magdalēnas kvartāls šobrīd ir vienīgais jaunais projekts Rīgas Klusajā centrā, kur tiek piedāvātas augstākās klases biroja telpas. Bez tam šeit pieejamas arī komerc telpas, tepat kvartāla iedzīvotāju un viesu ērtībām atvēlēta vieta arī restorāniem. Savukārt starp Magdalēnas kvartāla dzīvojamajiem namiem un biroja ēkām izveidota plaša vide ar skvēru, kas savieno kvartāla apkārtējās ielas, padarot šo Rīgas centra daļu īpaši ērtu kājām gājējiem. Šeit ir īpaši padomāts par modernu un iekļaujošu arhitektūru, kas sniedz augstākās klases ērtības un vienlaikus rada estētisku baudījumu. Magdalēnas kvartālu piedāvā attīstītājs Vastint Latvija. Man noteikti gribās tev pajautāt, kādi ir tavi secinājumi skatoties uz pasaules lielākajām zvaigznēm, sievietēm, kur ir dažādi šie izskata rezultāti. 50-gadīga Rīza Viterspūna izskatās, es nezinu, kas tas ir. Kura tā ir? Te nāksim ar to, J.Lo, jā. Jā, kas tas ir? Jo ir tāda, kā tu redzi, tur ir kaut kas nav labi darīts, kaut kas neaizgāja. Un attiecīgi, es domāju, viņām arī samazinās tās lomas, jo mēs to varbūt uz lielā ekrāna negribam redzēt. Mēs gribam tomēr tās dabiski skaistās sejas redzēt uz lieliem Holivudas ekrāniem, un tie rezultāti ir ļoti dažādi. Ir tiešām, kad izskatās wow, un tu nesaproti, kas tas ir. Visticamāk, jā, labi gēni, bet ne tikai. Un tad ir tās procedūras, kad saproti, ka, šitā tomēr,
nav baigi labi. Kāda tava secinājuma? Jā, bet tu iedomājies, tur, teiksim, nav nekāds jautājums par naudu, ja? Tur vienkārši Protams. bliež. Jā, un mierīgi var nobliest šķība, un neviens neko. Ko? Bet tā ir Ko tu veiksme? vari grib? Loterija? Nē, Kas tas ir intelekts, tas ir tas IQ, ar kādu cik daudz tu atļaujies sabojāties. Ja? Vai kā tu saproti, kas... Ar ko tu riskē? Jā. Bet arī tev pretīm ir arī kaut kāds tur Hollywoods super ķirurgs vai kaut kāds, es nezinu, kas tur vēl, kas ar aparātu tehnoloģijām, un kaut ko tev jādara. Tāpēc tev saka, tā industrija ir ļoti viltīga. Un viņā iekrīt iekšā paskaties kādi cilvēki, ja, kur nauda nav problēma. Un tas ir vēl jau bīstamāk, tāpēc naudas neesamība tevi pasargā. Tik ļoti pasargā no muļķībām un sevis sabojāšanas, ka tu pat nevar iedomāties. Ja? Labāk, lai viņas nav, jo paskaties arī tās pašas sievietes, uz kurām tu varbūt skaties, viņām ir līdzekļi, viņas tur iet un dara. Un pēc tam tu pati, pēc kā viņi izskatās. Ja? Tieši tā, nauda nav... Atrisinājums. Nē, nav atrisinājums. Tas ir kaut kādā formātā, tas tavs, es nezinu, gaume. Bet Sharon Stone taču neko nav izdarījusi. Viņa ir tāda, kādu viņa noveco, bet visi taču priecājas, kāda viņa izskatās. Ja? Bet arī tas nav risinājums, neko Nē, neizmantot. kāpēc? Ja tu labi izskaties, Jā. kāpēc tev obligāti kaut kas jādara? Kāpēc tev obligāti jā. kaut kas jādara? Kāpēc obligāti vispār kaut kas jādara? Bet ja tev ir labi? Ja ir labi, Jā. bet ja nepatīk. Kas tev nepatīk? Pasaka man. Es teorētiski, piemēram, man šobrīd ir ok, jo es nezinu, sākšu ar pašmasāžu, bet noslītie plakstiņi. Jāsāk ir ar pašmasāžu un ar stiepšanos. Sāksim ar to. Protams, vienam tie plakstiņi pacelsies abrīnojami, jo tas, ko mēs varam paši sasniegt, patiešām, es tev nekad nevaru, diemžēl, apsolīt, tāpēc, ka es nezinu apakšā, kas tev tur ir, ja? Un ko, un kā, un rētas, un kas tur vēl kaut ko. Tas viss ietekmē, tāpēc vienam tie rezultāti no tāda nieka pašmasāžas var būt vienkārši tāda, ka tiešām var noraut jumtu, un otram tā kā pa vidu, un trešam, ir ok. Ja? Tālāk viss mēs izgājām, tāpēc es teicu, izgājām šito ceļu, un ja tev ir dziļi novietotas acis galvaskausā, ja, no bērnības, tas ir tava forma, protams, ka nevaram mēs viņus izvilkt. Labāk vienmēr būs, bet varbūt tev tas labāk, cik būs. Varbūt tev tik labi pacelsies sejas ovāls, bet tā kā tu esi iecentrējies uz tām acīm, tad tu nemaz nenovērtēsi to atkal, ja? Ko es tev nevaru paredzēt, kā tev organisms reaģēs uz to visu. Tu nemaz nenovērtēsi to, bet tu būsi centrēta uz tām acīm. Labi, mēs izdarījām visu, un tagad nogriez tos savus plakstiņus. Kur ir problēma? Bet respektīvi ir jāizdara tas, ko tu pati vari, bet cik ilgā periodā mēs varam saprast? Tev bišķi jāpastrādā, tas nav tā kā viena masāžas kursu. Es vienmēr, tiešām no savas pieredzes, tev var teikt tā, ka tev vajag nomierināties, pastrādāt ar sevi gada ietvaros, ja mēs gada griezumā, pamainot tehnikas. Un tas ir tā, ka pieņemsim, tā kā tu ej varbūt arī pie masiera, ja? Tu aizej intensīvu kursu. 5, 6, 7 nedēļas tu pastrādā ar sevi 3 reizes nedēļā. Tas ir intensīvais kurs, ja? Un es vēl tagad lieku tādas īsās masāžas, es agrāk mocīju cilvēks vairāk. 30 minūtes es cenšos ielikt, tāpēc, ka es zinu, ka viss ir vienkārši... Šausmīgi aizņemts. Jā, šausmīgi aizņemts, jā. Un tad vēl kāds vēl atļaujās iečīkstēties. Tu pastrādā to laiku, pēc tam tu sēdi, tu dabūni rezultātu. Patiešām, labi, 4 nedēļas, varbūt, es gribētu 6, ja tu tā darītu. Pēc tam tu dzīvo reizi nedēļā, reizi nedēļā, paiet 3 mēneši, tu atkal uzc. Un šitā gada laikā, un tev ar katru posmu vērsies vaļā tā seja savādāk. Un pēc gada tev būs skaidrs, ko tev vajag, varbūt tev beigās arī neko nevajag. Ja? Bet katra masāža tev iedos savu rezultātu. Un kas ir tie fenomenālie rezultāti, ka tu patiešām saproti, ka savā ziņā maģiskā metode, ka tu redzi tos pirms un pēc? Jā, protams, es pat reizēm esmu no tiem rezultātiem. Bet es viņus nekad tev nevaru apsolīt. Es zinu, ka viņi būs. Tu cer uz acīm, varbūt kā tev ķermenis atdosies. Un tas tiešām ir posms, tas nav viens. Es vajag višķiņ mierīgi gadu ar sevi pastrādāt šādā režīmā. Tas nav grūts režīms. Es neteicu, ka jādara katru dienu. Man, teiksim, piedāt, ja tu man teikt, katru dienu 15 minūtes.
tu saproti, ka it kā izklausās labi, bet tas ir arī baigi viltīgi. Kādu katru dienu 15 minūtes? Vai tad Bet citiem vārdiem sakot, tu izvelc ārā to savu skaistuma potenciālu, ko tu iespējams nemaz neapzinies. Caur šo te tehniku tu izskaties tā, kā tev būtu jāizskatās savos gados. Aha. Ja? Nevienai, kā mēs zinām, nav jāizskatās jaunākai. Tev ir jāizskatās labākajā savā versijā, tā kā tev ķermenis ir gatavs atdot, un to arī viņi dabūs. Ja? Novecošanās notiek katru dienu. Mēs galu galā, bet tā novecošanās viņa jau tāds dziļš process. Tu vienkārši ap to ādu tā ņemšanās, tas vispār ir pēdējais. Cilvēks noveco no iekšpuses tā kā ābols pūst no sirds. Ja? Tas ir notiek kaulu masas un galvaskausa kaulu, muskuļu un galvaskausa kaulu, arī kaulu masas, visas kopējās rezorpcija. Mēs raujamies, mēs žūstam. Tas koks, kas zaļo, viņš vienā brīdī izkalst. Un tā, ka viņš izkalst, viņš nomirst. Viņam miza pat nolec nost, tāpēc, ka viņš apakšā sarāvies. Un tādā omīte ar mammu arī paliek ar katru brīdi mazāks un mazāk. Mēs žūstam. Un tāpēc tā āda pa virsu karājās. Tāpēc pat vienā brīdī, ja tu un te ir tā aplamība, ja, ka tu izmanto fillerus vai kaut ko tur centies to ādu sadedzināt, tad labāk jāiet pie plastikas ķirurga, viņa nogriezt. Jo pretējā gadījumā tu pačkā viņu no iekšpuses ar polsteriem. Un tad tu vairs neizties pēc citplanētieša. Un tad jau vairs tur viss sākās pilnīgi. Bet tu zini, šitā tendence, viņi jau tagad iet uz otru pusi. Es domāju, tagad ies 10 gadi ļoti, ļoti aktīvi par to, ka tagad ņem ārā krūtis, tagad ņem ārā lūpas, ņem ārā fillers, visi šķīdini, visi iet uz to, par ko, paldies Dievam. Ja? Protams, kamēr tas aizies līdz mūsu jaunajām meitenēm, kuras tagad 14 gados sapņo par to, kā viņas, kad būs 18, lai varētu iešpacēt lūpas, visticamāk, ka tik ātri līdz viņām tas neaizies. Ja? Bet influenceri un satura tāda slavenāks jau visu to tā kā prom, pa to iet runa. Kas man ļoti, protams, priecē no tā aspekta, tāpēc, ka tā mēs sargājam to jauno paudzi, kur vispār, ja mēs vēl ar tevi varam atļauties filleroties, tāpēc, ka mums nav, ir pamats tam, tad, kad tā kroplība jau, tā jau kļūst par kroplību, tad, kad cilvēks jau sāka pārveidot savus sejas vaipus, izmantojot šīs tehnikas, kas īstenībā sākotnēji nebija tā domāts, bet, tā sanāca. Aizrāvās, teiksim tā, modelējot savu seju pēc kaut kāda ideālā meitenēm nepatīk, kā viņas izskatās, tad vienai tas nepatīk, vienai pie sevis tas nepatīk. Protams, kad arī viss tā pieejamā vide, viņi tev rosina uz to, kad, un viss. Un tagad aiziet, jā. Un jau kā tu esi veidojis šo savu komplektu, no kādām zināšanām? Jo es saprotu, ka tu liec kopā burtiski, gan visu kaut ko, gan medicīnu, Jā, tas tā izveidojās pats par sevi dabiski. Ja? Tātad es sāku šo visu tēmu, pat tad, kad man neinteresēja krunkas. Ja? Tas bija kaut kādi gadi, nezinu, cik man bija 30, varbūt 3, 4, neatceros. Ja? Norēķinām 15 nost. Vienkārši man palika interesanti, bija sejas vingrošana. Viens neko nesaprata, sejas vingrošana. Pēc tam tu sapratu, ka tā sejas vingrošana vien pati neko nedos. Ja? Tā kā viņi nenostrādās un nedos atbildes uz tiem jautājumiem. Tad sākās tāds pašmācības ceļš, kur reāli ar fizioterapeitu, ar osteopātu es uzdodu jautājumus, viņi cenšas atbildēt. Viņi paši nevar atbildēt, bet viņiem bija interesanti arī pašiem priekš sevis meklēt tās atbildes. Vislielākās atbildes, protams, uz visu bija osteopātijā. Jo viņi visskaidrāk un kopīgāk skatās uz to visu un no dziļuma aspekta, līdz ar tur bija atbildes. Tas nenozīmē, ka es strādāju vai kādā veidā, es nelieku iekšā osteopātiskās tehnikas, bet no viņām veidojās tālāk var izmantot pārējās, tā kā atbildot. Ja? Līdz ar to nevis risinot to, ko tu redzi, bet meklējot, kur ir tas iemesls. Ja būtu tāda estētiskā fizioterapija, piemēram, es varētu viņu reāli pat tā kā izveidot, ja es būtu fizioterapeits. Bet es noslinkoju vienā brīdī un neaizgāju uz fizioterapeitiem mācīties, tāpēc, ka man sev palika žēl, jo es ļoti labi zinu, cik daudz lieku lietu un ilgu laiku tas prasīt un visu kaut ko tam līdzīgi. Kosmetoloģija šajā te visā ir drīzāk tas piestāv fizioterapija, bet tur viņa nekad nebūs, tāpēc, ka viņa ir nopietnāka cilvēka, viņa nodarbojas ar rehabilitāciju, nevis ar skaistumu. Ar skaistums ir atstāts kosmetoloģija, bet kosmetoloģija par šo neko nesaprot. Viņam arī nav jāsaprot. Viņiem ir sava lietiņa, tur ir sava lietiņa, bet vairāk tuvāk būtu fizioterapija.
kosmetoloģija kā tāda glazūra. Viņa tā ir atsevišķa nozara, nevajag viņiem piesieties. Viņiem ir atsevišķa nozara, sejas ādas kopšana, tur ir jābūt individuālam piegājienam, viņus to visu arī dara. Tikai mēs gribam no viņiem nezinu ko. Ja? Tāpēc cilvēks, kas nodarbojas ar kosmetoloģiju, ar pīlingiem, maskām, vispārējo, viņam nav tev jāmasē seja. Nav obligāti, ja vien viņš pats to negrib. Ja? Un, Ieva, ir tev noteikti arī savas dienas, kad tev liekas, man ir maksimums, es labi izskatos, un ir dienas, kad kaut kas nav. Kas to ietekmē? Kā tu izskaties, kā tu jūties? Mēnesis ciklu fāzes noteikti ietekmē. Noteikti viņas ietekmē. Garstāvokli ietekmē. Jā, kā jūtos, tā izskatos? Jā, kā tu jūties, tā tur izskaties. Tieši, precīzi. Redz, tāpēc arī pēc lielām krīzēm, lai arī tur viss tiktu darīts un būts un līdzekļi un krēmi un viss, un kaut kas ir nodzisis, kaut kas ir sašļucis. Jā, tad, kad man bija privāta prakses, tagad vairs neturu privāta prakses, strādāju, apmācu profesionāļus, masāžas veikt citiem uz kušetes un apmācu tātad paškorekcijas metodēm. Man bija privāta prakses un pie manis nāca meitenes, un man neviena reize bija, kad viņas nāk, tikko, tā kā vai tātad, tur ir liels konflikts, tur ir šķiršanās, tur ir pamesta un tam līdzīgi. Es nemaz viņus neņēmu tās meitenes, tāpēc, kad viņi redz, ka viņai viss ir slikti ar seju. Es stūmu tālāk, es teicu, ka es neņemšu, tāpēc, ka es neko nevaru palīdzēt. Tāpēc, ka tā rēta ir tik svaiga, kad es varu tur, tā būs vienkārši viņas laika un mana laika tēriņš, un tā kā, ja tev klientu pietiek, es pat neņem svešus klientus, viņai jāiet uz terapiju. Un tad, kad viņa jau būs izgājusi to savu terapiju, tad mēs varam visu sakārtot kārtīgi tālāk, bet to svaigo, slikto sajūtu es nevarēšu nodzēst ne ar kādu masāžu, tāpēc kāds pateiks to, kas ir, un tāpat viņa aizies aiz stūri, noraudāsies un viss būs slikti. Jā, šī visa prakse, ka mēs rūpējamies par savu skaistumu, ir kā tāds ķirsīts uz tortas. Jā? Pamats ir, kā tu jūties. Jā, bet tie tādi krīzes brīži cilvēkiem, kas izsit viņus no tā visa. Tajā pat laikā, tu zini, tomēr jāņem to abas divas lietas kopā. Jo bieži vien vērojot cilvēku, kur cenšas mentāli attīstīties un garīgi attīstīties, smukāki nepaliek. Nav tā, ka uz 100 tas tā arī nostrādā. Ja? Un bieži vien nepielietojot, tad, kad es runāju par to smukumu, es vispār domāju daudz ķermeniskās prakses, to pašu vingrošanu, to pašu stiepšanos, es par to seju tā pat mazāk. Ja? Ko es gribēju pateikt? Tad, kad ja tev tas ķermenis ir salūzis, tev arī tā mentālā lietiņa nelips īsti klāt. Tāpēc labāk to visu darīt vienlaicīgi. Ja? Un tad tev arī tā mentālā puse, vai tu gribi čakras vai enerģijas, vai ko tu tur gribi un kā tu gribi, tas viss plūdīs daudz labāk nekā saplīsušā ķermenī, kuram nav ne veselības no uztur puses, ne veselības no fiziskās puses, nekā tam līdzīgi. Ja? Tāds, un te sanāk viss forši, ja viss ir kopā sakrīt. Es vienmēr saku, ka man ir pats labākais darbs, jo tā ir iespēja satikt cilvēkus, kas mani patiesi iedvesmo. Lai ikdienā vairot savu pārliecību, man ir kāds noslēpums. Un tās ir rotas. Jau daudzus gadus dodu priekšroku Given juvelieru izstrādājumiem. Zinu, ka tā ir uzticama izvēle. Galvenais – atrast savas īstās rotas, kas raksturo mani kā personību un piešķir mirdzumu dzīves nozīmīgākajiem mirkļiem. Atrodiet arī jūs savu īpašo mirdzumu Given veikalos visā Latvijā, kā arī internetā given.lv. Tavā gadījumā arī komplekts ir tāds, ka tu pirmkārt izvēlies arī dzīvesveidu, kas tevi atbalsta, tev nav tas sliktais priekšnieks, kas tev kaitina. Tā vide tevi ceļ, kuru tu pati arī esi. Es pati viņu radīju. Pati viņu radīju, ja. Tātad, kam ir arī noteikti piekritīs milzīga nozīme, ka tu skaties uz to pasauli, ko tu esi radījis, un tā atbilst tam, kā tu gribi dzīvot. Jā, es pati radīju tā, kā es gribu. Es pie tā ilgi strādāju un visādi domājos, lai es varētu sakārtot to. Un es esmu to sakārtojis un turpinu to visu kārtot, lai tas tā būtu tā, kā es gribu. Ko mēs tagad runāsim par to, kad ir cilvēki, kur nevar izdarīt tā, kā viņi grib? Es domāju par to, ka arī šī te neatrisinātās lietas
tāpatās ir tas tā kā iekšēji tu pūsti no iekšpuses, ja, ka tev Jā, nepatīk māja, tev nepatīk tas, tev Nu, nepatīk tad ej un dari. Jā. Vai es jau it kā no vienas puses tā vienkārši, nezinu, sakārto. Bet, respektīvi, tu no sākuma teici, nav tikai sejasāde, ja, tas viss ir ķermenis. Bet tas nav atkal arī tikai ķermenis, tā ir viss tā tava pasaule, ko tu ap sevi veido. Skaties, labi, es sapratu, tu paņemsi caur ķermeni. Ja tiklīdz kā tu sāksi justies labi savā ķermenī, tu sāksi kārtot lietas sev apkārt citā līmenī. Kamēr tu esi sapratis savā ķermenī, tu apkārt nespēji neko sakārtot. Kā tu tā tev ir enerģijas pieplūdums un viss tavs darbs, vai ko tu saki, vai kur tu ej, viņš jau nāks ar citu jaudu. Un līdz ar to, varbūt iespējams tajā brīdī, arī viss tas sāks kārtoties. Nu, bet mēs ar tevi tagad gribam atrast, kurš pirmais vista vai ola, jā? Nu. Sāc ar to, ko tu vari, sāc kārtot. Jā, sāc ar vienkāršāko, ar sevi, ar to savu, labi, ar sevi. Protams, ka galvu sakārtot dzīves lielākais uzdevums, kam izdodas tas ātri apsveicam, bet, ja tu sāc ar ķermeni, šits kārtojās, attieksme kārtojās, vide kārtojās. Es tā domāju. Un kādas ir tās mentālās prakses, ja var tā teikt, vai meditācijas, vai cita veida prakses, kuras tu arī izmanto, kas tev palīdz labi justies? Nē, man nav tādu prakšu. Tu izej ārā no savas mājas, ja, apsēdies, sajūti dabu, un tā ir tava praksa. Jā, man ir tāpēc 4 kaķi, man ir suns, man ir tā māja un dārs, man ir stiepšanās, man ir tas, man patīk. Man tā kā nav jāmeklē vairs vēl kaut kādas papildus lietas. Labi, es tur varu satrakoties par kaut kādām lietām, par kurām satrakojās jebkura sieviete, kad viņai apnīktu vāktais kādu, piemēram, kaut ko. Ja? Bet tas nav iemesls, lai tur tā nav man tādas. Man tā kā neprasās. Un kā ir ar uzturu? Uzturs, jā. Uzturs ir interesanta lieta, kas nav nemaz tik vienkārša, bet tagad par mani runājot, es ēdu tikai tad, kad es esmu izsalkusi. Un iespējams, ka tas ir 1 reizi dienā. Varbūt 2. Bet tu jau vairs nevari ēst, tu saproti daudz. Līdz ar to uzturs, es arī nevaru tik ļoti domāt par to uzturu. Man tā kā bišķiņ arī tas grūtu ir, ja? Redz, kā es jau kā daudz citas lietas daru, ja? Un par to uzturu tā ņemties es nevaru. Es, protams, olbaltums, tas ir pilnīgi skaidrs, tas ir muskuļu masai un vispār vajadzētu vēl spēka treniņus, kurus man tā iet tā kā visām šitā te. Ja? Tagad ir šitas brīdis, tūlīt būs celšos augšā uz rudeni. Bet ar uzturu man visu laiku tā kā svars mazliet neapmierina. Ja? Tā kā bišķiņi visu laiku daudz, bišķiņi, bet jā, višķi visu mūžu. Ja? Un tagad man aizgāja viss sakārtojās. Tik līdz, kā es sāku ēst tikai tad, kad es esmu izsalkos. Viss. Atkal ieklausīšanās sevī. Ja? Jā, viss es vairs nenodarbojos, ap to neņemos. Un līdz ar to ēdu es parastas vienkāršas lietas. Intuitīvi arī, ko prasās. Jā, viss. Un tagad man tas svars tāds smuki sāk kārtoties uz to pusi, kad jau ir forši. Ja? Tiklīdz kā es sāku piespiesties domāt par ēdienu, vēl kaut ko, tas vienmēr ir pa daudz priekš manis, bet tas nav visiem viens. Jā. Tur jau tā ķēze ir sievietes, kurš nevar pakustēties pa dienu vai pastrādāt vai parunāt, ja viņi nav pāēdus. Es, piemēram, varu nēst visu dienu. Man viss ir forši. Man atkal tieši otrādāk, tāpēc recepti nav nekad visiem viena. Viena varētu būt, kad ieklausies sevī, jā, izvēlies to, kas tev dar tieši. Jā. Jā, un ja tu skaties uz sevi 25 gados, 30 un sevi tagad, un tu salīdzini, tu sev tagad labāk patīc? Viennozīmīgi. Pirmkārt, es nekad negribētu, lai man būtu 18, ne lai man būtu 25, ne lai man būtu 30, ne 35, ne 40. Varbūt, ja mēs apstātos uz 46, un tā varētu turpināties, tas būtu ok. Es negribu šito te visu, tāpēc, ka beidzot, es jau priecājos, ka man bija pār 30, ka es iedomājos, ka man būtu 20 ārprāts, tas bija šausmas, kaut kāds murks, vienkārši nekad negribētu vairāk atgriezties tur. Tu jau reāli esi normāls cilvēks, tu jau saproti lietu kārtību, tu labi izskaties, tu jau esi atrast to, ko tev vajag. Tu saproti jau, kā ir iekārtota pasaule, tevi neviens ap pirkstu vairs nevar aptīt, ja? Tagad ir ļoti labi. Ja? Mēs varētu šito palikt,
Nu, bet varbūt, ka mums 60 varbūt būs vēl labāk, es nezinu. Nu, tā vai tev sieviete saka, tu nekad visu liekas, 50 jau šausmas, neap, 60 vēl labāk. Es nokļuvu 60-gadīgu sieviešu tusiņā. Nu, ko viņas tevi? Viņām ir tur savs tāds pilnīgi, tā teikt, vibes, jā, kā viņas tver dzīvi. Tu saproti, man vēl visi priekšā nopietni, tāds vieglums, tāds pat meitenīgs vieglums tur sāk parādīties. Un starp citu, kas tev bija tajos 46, kas tev tas parādījās. Es nezinu, tad mums jāiet terapijā. Es nezinu, kas man tur bija, bet tas 46, es tādu sajūtu, kad tu man tā pajautāji, es sajūtu, kad baigi labi bija. Tāpēc, ka vēl ir laiks līdz 50. Bet arī tas uzliek tādu foršu misiju, ka es iedvesmoju sievietes, es sievietēm rādu piemēru, kā justies labi, kā mēs varam palīdzēt sev justies labi un izskatīties labi. Tā ir tāda forša atbildība. Es viņu sāku apņemt to atbildību arvien vairāk un vairāk, tad, kad man tā kā tu no malas to saka. Jo ir viena lieta, es negāju uz to speciāli. Man nebija nekādu mērķu. Es vispār netaisījos ar šo te visu nodarboties. Man vienkārši palika interesanti. Un no tā, ka man palika interesanti, un no tā, kad es skatos, laikam sanāk jau jāatzīst, ir tomēr pēc fakta savādāk, nekā tradicionāli uz to visu. Jo, ja es būtu gājusi tādu klasiskās skolas, es domāju, mēs ar tevi par to nerunātu, ja? Bet varbūt runāt, ja es būtu cits, es taču esmu citādāk. Labi, un īsāk sakot, no tā, ka es skatos uz to savādāk, no cita aspekta, to nevar noklusēt. Saprot, tas tā kā, kā? Tā nav, laužas uz āru, man ir jāparāda un jāpastāsta, ja. Tu iedomāties, cik man grūti bija mācīties kosmetoloģijas koledžā, piemēram, ja. Es tur vienkārši jau sev bāzi, dvielu mutē un beidzu uzdot jautājumus cilvēkiem. Ne viņi spēja uz viņiem atbildēt, ne viņi arī grib, un ne viņiem tas citiem arī interesē. Tu tikai krīti visiem uz nerviem ar saviem jautājumiem. Jo tu man nevari pateikt, tas ir tā. Es tev pajautāšu, kāpēc? Vai tad nav otra? Ja ir tā, tad kā ir tā? Un tā es visu laiku šitā te visus var nomocīt. Bet es vairs nevienu nemocu, es vienkārši to pētu pati un vienkārši atdodu, lūdzu. Ir tā, varbūt šitā. Izzinoša vienmēr esi bijusi, jā? Nezinu. Bet saki, kas tevi pašu iedvesmo? Ir kādi influenceri vai eksperti, kur tu tā, ka paklausies, ka tev ir interesanti? Es paklausos tos osteopātus vairāk. Tiešām, tas ir par to manu tēmu. Tur ir arī vairāk tādas atbildes uz vispārējās veselības jautājumiem. Jā, tur ir daudzas atbildes. Gan par to, kāpēc mēs pēc tam raudam, kāpēc J.Lo izskatās labāk par citām meitenēm. Piemēram, man interesē. Tas ir rase. Cita rase. Cita enerģija. Nē, cita rase pēc komplekcijas. Ja mēs atgriežamies tagad atkal pie sejas, ja, tad mums ir sava rase ar savu galvaskausa formu. Ja tu paņemsi tur afrikāņu, ja tur tā kā būs tās, ja, aziātiem, tur būs tas, ja, un viņiem tur kaut kāds portrikāņu asins, tur ir kaut kāds jau miks, ja. Un tas, kāpēc es arī, varbūt pateicu vai nē, bet mēs novecojam vienādi, bet uz mums izskatās tas viss dažādi, tāpēc, ka mums ir izējošie faktori. Un tie nav tikai, cik daudz tev ir rēts, vai tev ir tur ķēzars, vai tev ir tur, vai tu esi sporta nodarbojusies, tu aklā zarni izgaies, tur ir arī tas pamats, ja? Un tā par seju tas ir galvaskauss. Un cik tev būs stabils un izteiksmīgs galvaskauss, tik labi tu saglabāsies attiecīgi novecojot. Un viņai viņš ir ļoti pareizs, ļoti proporcionāls. Labi, plus vēl pasties, kāds sports viņai visu mūžu ir, tāpēc labāk ir bērns audzināt sportā, nevis pēc tam censties atrast pieaugušā vecumā to, ko tu nevari izdarīt, jo tev nav vienkārši iedzīta disciplīna, ja, kas ir visgrūtākais visās lietās. Ja, tāpēc sporta viņai tad ir tā paša disciplīna un plus viņai ir tā rase. Un mūsu platumgrādos sievietēm klasiskā nelaime ir noslīdējušie vaigi. Mūsu platumgrāda meitenes, jā, mūsu tas slaviskā puse, tā vācu puse, viss tur tā krievu puse un tāda, jā, mēs esam tādas tūskainas. Un tūskainie tipi, plus, ja nav gājis pa kvēri tas mongoļu tatāru jūks, tad nav tie izteiksmīgie vaigu kauli, daļ kā tā seja nestāv.
Un mums ir tas, daļa tā tūskainā tipāža, mēs visu laiku esam tādās svars vārstībās. Ar svars uzaug, tad nokrīt vēl kaut ko, un tad tu paskaties, pieņemsim, tur uz franču omītēm, ja? Viņa vat šitāda, no aizmugurs tā kā meitenīte, pagriež priekšpusi, saprot, ka nav meitenīte, ja? Bet viņa savu svāru dzīvē nav mainījusi. Viņai ir kaut kāds cits ģenētiskais fons, ja? Mēs no tā, ka mēs visu laiku šitā, protams, ka mēs savā ziņā arī izstaipamies, ja? Un tāpēc mums ir tie visi noslīdējumi, jo arī tāpēc tūskainības faktors. Tā franču omīte dzer savu vīnu, ēd savu baltmaizi, krosānu, sieru, un viņai viss ir forši, ja? Tu paostīsi tajā, un tu jau būs piepampus nākamajā rītā, ja? Nedēļa jātiek. Jā, vai ne? Redzi, jā, kā tas viss ir. Tur ir vesela zinātne, visticamāk par to visu, bet tā, lai saprastu, ka tu zini, kāds varētu būt veselīgais secinājums. Nevajag sevi salīdzināt. Ko tu tur skaties uz to J.Lo? Viņai portrikāņu vecāki, tur vēl vis kaut kāds, tur asinis apakšā. Tu neesi tā kā viņa. Tev ir jābūt labākai versijai, tāda, kāda tu esi. Tāpēc nevajag, jā, man nav tādas iespējas, tāpēc es nevaru. Nē, tu būsi labākā versija, tev atliek tikai vienkārši darīt. Bet man tieši tas noslēdzošais jautājums bija par disciplīnu. Tā ir vislielākā klupšana visiem. Arī man. Sacīst. Gribās būt vājām, sievišķīgām, bet, gribās arī būt formā. Šitas neies cauri. Būt formā bez disciplīnas nebūs. Vai ne? Ne. Nav variantu. Nē. Protams, ir meitenes, kurām ir tik liela disciplīna, ka viņš ir pilnīgi pārspīlē, un tad ir tās otras, kuras nevar savākties, ja, jo tā disciplīna nav. Es neesmu no tām disciplinētākajām. Es drīzāk kustos aiz tā, ka es zinu minimumu, bez kura nevar iztikt. Un ja es to nedarīšu, tad būs ļoti slikti. Drīzāk es kustos aiz tā, ka man ir bail, kas būs, ja es neizdarīšu to pašu minimumu. Un tad nebūs labi. Man to nevajag, jā. Man tomēr noslēdzošais jautājums, kādi ir tie mirkļi, kad tu tā kaifo pa dzīvi un apstājies un, es jūtos labi. Kādi tie mirkļi izskatās tavā ikdienā? Kāds labs jautājums, vai ne? Tāds dziļš savā ziņā jautājums. Es domāju, ka tie mirkļi ir ceļojumi, jo man pauri visu laiku kaut kas vārās. Man ir plāniņš uz priekšu, un tad aiz plāniņa nākamais plāniņš. Un tas ļoti nav, es neesmu tik tāda plūstoša vai kaut kāda tur. Man ir. Tāpēc ceļojumi tā ir labākā vieta, kur tu tā kā, vari to nomierināties. Un nākamais, kas uzradās ikdienā, šajā vasarā ir golfs. Un viņš reāli atslēdz, un tā ir taisnība. Tāpēc viņi ir sauc par mentālu spēli. Nevajag tā. Meditācijas vietā ir golfs, jo tu nevari trāpīt pa bumbiņu, ja tu to sekundi nedabūni to brīvību galvā. Tā bija man tā atbilde uz tavas prakses. Jā, golfs. Viss priekšā mēs vēl varam apgūt pašmasāžu, golfu un vienmēr aizbraukt kādā ceļojumā. Paldies tev par šo brīnišķīgo iedvesmu sarunu. Sekosim Ievai, jo citādāk nebūs tās pareizās stratēģijas, jo Ieva patiesi no tās labākās sirdsapziņas kā tāda labākā draudzene, vai ne, pačuks priekšā, kā salikt tos punktus uz I, lai mēs labi justos un labi izskatītos. Paldies tev! Paldies tev! Un man tev ir dāvaniņa no mūsu atbalstītājas Zīmola Bioderma. Te ir īstie bestselleri tavam skaistumam, kas palīdz līdzsvarot ādas dabiskos bioloģiskos procesus. Paldies, liels! Jā. Paldies! Skatītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mēs bijām šeit Magdalēnas kvartālā. Un tiekamies jau atkal pavisam drīz. Vislabāk! Atā!